Sveiki! Šobrīd mēs šeit, varētu teikt, Vecrīgā, vēsturiskais centrs, un te jau ilgus gadus atrodas restorāns Buržujs. Tāds nosaukums ļoti spēcīgs, bet viņus visi pazīst ar austerēm. Un katru gadu, divreiz gadā, notiek austeru festivāls. Tas parasti ir maijā, un tad nākošais septembrī. Jā. Un te es esmu ar abiem saimniekiem, tad Gatis un Una, un paši vada šo te visu parādi, kuru ikdienā var atnākt uz šejieni. Un tagad maijā sāksies 15. austeru festivāls. Tieši Lūdzu vārdu! Paldies. Skaļāk tikai runājam. Tieši tā, 15. austeru festivāls. Esam kādu laiciņu, kādu ceļu gabaliņu jau pagājuši. Un aicināsim baudīt austeres un mūziku un dzērienus. 12 dažādas. 12 dažādas austeres. Mums ir jaunumi. Lieluma ziņā vai šķirnes ziņā? Šķirnes, audzēšanas vietas, audzēšanas tehnoloģijas un apstākļi un audzēšanas laiks. Ja? Jo austeru fermerim, tāpat kā vindarim, ir zeme un laiks, ja? Un viņa prasmes. Tātad meroā ir jūras vieta. Laiks, attiecīgi, ja fermeris ir baigais skopulis un viņš taisa daudz un plāns austeres, kas ir supermarketos, vai arī fermeris domā un meklē labākas garšas un taisa speciāli austeres, ja, kas jau ir noturētas pēc tam paisuma bēguma apstākļos krastā, un tas var paņemt laiku no 2, 3 līdz pat 5 gadi, lai uzaudzētu austeri. Ja, tur ir milzīgs darbs, lai tā būtu skaista, gaļīga, pilnīga. Tā kā mums ir šeit fantastiskā austeru izlase, es teiktu 12 austeres, labākās austeres Eiropā, kādas mēs varam dabūt. Francija, Īrija un šogad arī Portugāla. Man, redzot šo pasākumu, es nekur citur nepamanu tik atšķirīgus cilvēkus no dažādiem sociālajiem slāņiem, no dažādām interešu grupām, no dažādām kultūrām, vietējie ārzemnieki. Un tie pulcējas visas dienas ietvaros. Tad, un varbūt pasaka, no cikiem tas sāksies, kurā datumā un cik ilgi tas būs. Un kā katru reizi, vai ir rekordi kādi paredzēti, vai atkal kaut kas jauns izdomāts? 17. maijs no 12. līdz 9. vakarā. Tad labi izgulēties. Garumā, jebkurā laikā, laipni aicināti. Vēlreiz no 12. dienā līdz pat 9. vakarā. Līdz 9. vakarā. Jā. Pie jebkuriem laika apstākļiem. Pie jebkuriem laika apstākļiem, bet mēs jau esam visu noorganizējuši, kā vienmēr. Un tev ir taisnība, jo austeres vieno. Un tur nav svarīgi, kas tu esi un no kurienes tu esi. Ja tev garšo austeres, tad tu noteikti te būsi. Un es gribētu aicināt visus tos, kuriem varbūt ir bijusi kāda slikta pieredze ar austerēm, tomēr nepalikt pie tā nekad ne mūžam, bet atnākt un pamēģināt to labo izcilo austeri un mainīt to viedokli, jo, kā jau Gaitis stāstīja, tad ir milzīga atšķirības starp tām austerēm, kuras mēs lielveikalos varam nopirkt un tās, kuras varam baudīt festivālā. Rekordi ap 13,000 austerēm vidēji atveram un apēdam. Vienas dienas laikā. Jā, grūti pateikt, kā būs šogad. Jaunums būs Baltijas jūras kauss, austeru ātrvēršanā, kurš būs... Šoreiz ne Latvijas, bet Baltijas. Gan. Jo Latvijas čempionātu uzvaru mēs sūtam uz pasaules čempionātu. Ko mēs darīsim ar tiem, kas uzvarēs Baltijas jūras? Vienkārši iedos karogu. Šogad pavasarī mums ir 2 notikumi. Ja? Tad viens ir nacionālais čempionāts, lai mēs varētu pēc pasaules austeru vēršanas noteikumiem šeit konstatēt, kurš Latvijā ir ātrākais un labākais austeru vērējs. Tad 30 plakanās austeres jāvar. Ja? Mēs arī aicinām pieteikties, protams, šī ir reta tirgu austeri, mūsu tirgu viņa nav populāra, tāpēc arī nav daudz cilvēkiem pieredze darbā ar šo. Bet tas ir tas, kā pasaulē tas notiek Eiropas čempionātā, pasaules čempionātā, kas notiek septembrī Galvejā, Īrijā, tātad strādā šiem. Un otrs pasākums tajā pašā dienā ir mūsu jaunums, ja? Jo mūsu Renārs, mūsu austeru šefs, mūsu Renārs Purmals ir
pasaules čempions. Jā, tas ir ļoti būtiski. Pasaules čempions, tas nav tāds Austeru vēršana, jā, tas ir ļoti nopietni. Jā. Seškārtais čempions ir Igaunis, kas ir mūsu festivāla krustāvs. Arī viņš būs šajā festivālā, un viņš jau arī 15. reizi brauks ciemos pie mums. Šoreiz brauks arī 3 dāņi, 1 soms, 1 zviedrs. Brauks no Francijas fermas pārstāvi, brauks no Nīderlandes cilvēki, mums būs daudz ārzemju viesi. Liksim ārzemniekus pie darba, ja? Austeru vēršana ir pamatīgs darbs, un šiem cilvēkiem piedāvāsim iespēju sacensties. Ja? Un Baltijas jūras kausa mums tas gods vienkārši atklāt jaunu tādu sacensību, veselību. Ja? Tas ir atvērtais kauss, lai vienotu Baltijas jūras reģiona valstis. Tad Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, mēs gribētu vāciešus redzēt, ja? Un reku turpat arī dāņi, bet var pieteikties, kurš vēlas, jo viņš būs open. Ja? Es varu tikai teikt, tā kā pats esmu vairākas reizes šeit bijis klāt, ļoti daudz domā, ka tas arī dārgi. Es teikšu, nemaz nav tik dārgi, jo tajos konkursos, kad viņi vērtās austeres, visu laiku pēc tam visiem iedot pagaršot. Un tā ir tā iespēja, ka var arī pāris austeres paprovēt vienkārši tāpat. Vai arī šajos austeru atvēršanas čempionātos piedalās arī sievietes? Vai tikai amatieru klasē? Vai ir arī, jo tur vajadzīgs milzīgs spēks? Tas ir mīts. Tas ir vēl viens mīts, kā austeru rīšana. Ja? Tas ir absolūts bleķis. Ja, labi. Tad austeres ir jāizgaršo, it īpaši tās ir 5 gadus, piemēram, vai 4 gadus audzētas. Ja? Tur ir garšas īpašības. Mēs to visu mācām gan mūsu meistarklasēs, gan restorānā uz vietas. Un tāpēc viņi ir jābauda. Ja? Tā ir svaigākā jūras velte, tad viņa tiek atvērta un tajā mirklī viņa tiek servēta. Tas ir pasaulē tas svaigākā jūras velte, ko var baudīt. Ja? Un tā pareizi tiek pasniegta un pareizi tiek baudīta, tad tā ir tiešām. Tad, kad tas notiek, tad cilvēks saprot, kāpēc, ko viņš ir palaidis garām līdz šim, ka viņš nav zinājis. Ja? Un meitenes, sievietes vēra austeres un arī piedalās sacensībās. Bet čempionu nav, taču neviena vēl bijis. Jā, jo tas darbs ar plakanajām austerēm, tas ir smagāks, tur baigais azarts. Tas ir dabiskās austeres. Jā, tas ir dabiskās saulēks austeres. Pasaules čempionātā uz skatuves ik pa laikam uzkāp kāda sieviete. Ja? Bet mums, piemēram, restorānā austeres var Galvenais atvērt pareizi. Ja ir tehnika, tad nav vajadzīgs spēks. Visu šās reizes, cik es esmu bijis, gadies nereiz neesmu redzējis, lai tu vērtu. Tu visus apkalpo, bet vai tu pats proti atvērt? Protams, es virzos tajā virzienā. Gaitas vēr un gaita var satikt pie mums Jaunrojās, kur mums ir dārza svētki, tur viņi vienmēr vēr austeres. Tādā amatieru klasē, jā, pie čempioniem pagaidām ļauj citiem būt čempioni. Es teiktu, man izdodās, man sanāk, jā. Protams, nevar sacensties, jo tas darbs ir jādara regulāri, ja? Practice. Un tad tie, kas katru dienu to dara, tie, protams, sanāk glīti, tīri, viegli, skaisti, austeri nav sagriezta, nav samocīta. Tā jābūt ar estētikai, ja? Jā. Es tādā ziņā varu teikt paldies, jo tieši ar jūsu restorānu arī ir bijuši šie pasaules čempioni. Un Latvijā, ja skatās vispār, mums ir ļoti daudz dažādu čempionu, gan vīnziņu, gan bārmeņi, gan arī austeru atvēršanas čempioni. Tā kā patiesībā mēs esam ļoti talantīgi un ir ļoti labi atnākt uz šo vietu, kur tiešām, kur satiekas austeres ar vīnu, šampānieti, vēl dažādi dzērieni, es redzu, te ir, un arī citas jūras veltes ir atsevišķa vieta, kur var ne tikai bez austeriem arī paprovēt gan astoņkāji, gan lobsteri, jā, viss kaut kas tam līdzīgi. Un arī muzikālais nofilms. Redziet, es diezgan labi zinu, jo es kaut kādas 6 reizes vismaz. Jā, tas ir regulārs. Jā, jūs, ka tev patīk. Nē, man arī patīk, un es varu uzreiz apēst 50 austeres. Nopietni. Jā, es esmu sadarējis un gan nācis uz šejieni. Pārsteidz tikko. Jo vispār es ar zem 30 pat nesāku ēst. Es parasti jūs pašai pamanīšu pa lielākā daļai atsakos. Jo 6 man tas tikai kaini. Jā, bet es nācu uz tādi īstenībā, teiksim, tādi rekordisti ik pa laikam kāds parādās, jā, mums tikai no pieredze.
Austeru pasaulē viss notiek pa 12, pa dučiem, ja? Pusducis, 2 duči, ja? Bet ja tu saki, tur 50, tas 50, jā. 4 duči, 48, 8. Nu, es vienkārši pareikināju 50, apmēram 30 grāmi, 1,5 kilograma. Man bija toreiz 2 stundu laikā, un es nācu uz šejieni, konsultējos, kā to varētu paveikt. Un pateicoties restorānā Buržujas ieteikumiem, tie nebija jūs, citi jūsu darbinieki ieteica un izstāstīja, un tiešām tas arī bija. Tādēļ es vienu dienu tā ļoti maz ēdu, un pirms pašām tām derībām 3 stundas riktīgi nostaigāju. Un tā kā tu esi, un tad vienkārši tu gribi. Jā. Un tad tas ir... Izcili, tur šo pārsteidz. Nu, austeres ir ļoti veselīgas, ja? Tad tīrs proteīns, 0 tauku. Jā, man teica, ka man būs olbaltuma šoks. Man nebija nekāda olbaltuma šoka. Nu, tas kādreiz var gadīties, ja cilvēki neēd, jā, ilgu laiku, svaigas lietas, jā, bet tie, kas... Maigie kuņģi. Jā, tad var gadīties. Nevajadzētu 50 ēst. Jā, bet 6 austeres absolūti nice, ja 12 ducis smuki, tur ir pusstundas laikā. Būs tagad teica 12 šķirnes, tad 12 austeres tā varēs arī paņemt. Man lūdzu no katra šķirnes. Jā, tas arī tas. Un kā cena būs tāda komplektam? Esat izdomājuši, vai vēl tas būs? Šobrīd tur to, bet apmēram cena tam komplektam ir kaut kā 45 eiro. Jā, tā ir par atvērtām, kvalitatīvām austerēm. Ja, tās nav tā, cilvēks saka, ok, mēs tur bijām Kankālē, tur patās no jūras, viņas izvāk, tur patās viņas sataisa jau, viņas tur maksā tur 50 centus. Labi, aizbrauciet uz Kankāli, bet jūs ēdat reāli tās finas, tās parastās, tās supermarketa austeres. Un vēl pie tām neglītās, jo tie visi ir brāķīši, jo normālās tiek pakotas kastēs. Un tad cilvēks, šitas te ir baigi dārgi. Nu, pamēģiniet, tad austeri tiek uzaudzēta, atvest uz šejieni, ja? Katru nedēļu svaigi tiek uzservēta, atvērta, tas viss ir, tur ir milzīgs darbs ieguldīts. Un ja tu to var nobaudīt par 3 vai 4 eiro, ja? Nu, tas ir tā. Latgalē ir ezers, un tur ļoti daudz to gliemežu. Var sākt ar gliemežiem, vai tas nebūs? Es neieteiktu, vajadzētu pakonsultēties ar jūras biologiem. Nē, mums Latvijā principā nav ēdams. Kaut kas tur, kaut kāds jūras... Tie badi jau ēdams, vai ne? Tie badi varētu būt, jā, bet es neieteiktu, jā. Un arī austeres pie mums nevar izaudzēt. Mums nav sāls blīvums pietiekams jūrā, un arī jūra mums ir piesārņota. Turklāt tas nav aizsalst, jā. Kad tu pirmo austeri apēdi, atceries vispārībā? Tas bija ļoti sen, un es nebiju no tiem, kas uzreiz iemīlēja austeres. No sen tas ir cik? 10, 20 vairāk gadi, jā. Bet sāku es austeres ēst kādus gadus 17 atpakaļ. Nu, un cik tu tā, teiksim, nedēļā vai mēnesi apēdi? Nu, ja es saprotu, ka tev ir... Kad atnāku uz restorānu, es apēdu 3 vai 6 austerītes katru reizi, kad es šeit iegriežos. Ok, labi. Un kā tev? Un ir tāds reizes, teiksim, kā mums viņas ir pieejams visu laiku, tad atnāc un neprasās. Un ir tāds reizes, ka tu ļoti, ļoti gribi, ja? Tad tā ir tāda organisma sajūta, vai tu vēlēsies. Tas nav noteikti jāēd kaut kādiem apstākļiem. Es arī kaut kur tāds varētu būt 20 gadi atpakaļ. Bija kolēģis strādāja restorānā, sens draugs, un tur viņš man iepazīstināja ar austerēm. Tad mēs sākām lēnām virzīties, braucām savvaļas austeru medībās, un tad mēs uztaisījām, manuprāt, 18. gadā pirmo festivālu. Tad arī tā pa nopietnu sākās tās austeru tiekšanās pēc austeru zināšanām, jā, kā viņas tiek audzētas. Mēs uzskatām, ka šajā tirgu mēs pārstāvam un importējam kvalitatīvākās austeres. Mēs noteikti esam numur 1 austeru vēršanā un varam lepoties ar zināšanām. Mēs varam visu izstāstīt par austeriem no A līdz Z. Nu, ko, tiem, kas jau ir ar pieredzi, tie, kas zina, tie, kas vēl nezina, bet grib redzēt, kā tas notiek, tad 17. maijā, tas ir sestdien, 12. Tad var iet bez brokastīm. Kafiju šeit arī varēs dabūt, vai tomēr vīnu un šampānietu vairāk? Visu, ko vēlās. Jā, un tad nākam šeit, es noteikti arī pats būšu.
jo man tiešām patīk šī te publika, jo Austeres ir viena lieta, bet viņu ir patīkami ēst, kad ir daudz dažādas interesantas publikas un sarunas un mūzika un dažādi āksti tevi mēģina izākstēt. Jā, nu, ir forši, kā teikt, ir forši baļļuks Rīgas centrā. Nu ko, tad satiekamies 17. maijā. Jā, ieeja ir par brīvu, festivāla teritorija ir Berga bazāra Dzirnavielas tāds spārns, jau tā var teikt, ja? Un te var atrast vietas restorānos. Restorāns Buržujs piedāvā savu terasi kā vidu galdiņus, tur jāveic iepriekš rezervācijas, bet visā teritorijā ir galdi, kaimiņu Cidonijā ir iespējams apsēsties. Turpat ir bulanžērija, vieta atradīsies. Jā. Arī uz kāpnē mēs redzam cilvēku sēž. Ļoti daudz ir piesaist, tas ir tieši romantiski. Jā, labi. Nu tad visu labu.